lai sarkanbaltsarkanie uzvaru gūtu. Vēl ir jācīnās 2 periodi grūti. Uzvar, un nu pretī nāk Šveice, azars, sviedri, cīņa tveicē. 0-1, Latvija zaudē, skatītāji klusē, neviens pat neaplaudē. Pēkšņi Znarks vārdsargu arī piegrūž vārtos. Beidzot zelts kursā grupu prieku nevar izteikt vārdos. What sensācija? Pavasaris, 97. gads, tikai šoreiz jau A grupas čempionāts. Latvija pret Kanādu nospēlē 3-3. Zviedri mūs no A grupas pat ar cīņu neizdīs. Latvija, Zviedrija 1-1, un tā pastarīši iegūst respektu un cieņu. Vēl uzvar pār Slovākiem, sagraut tiek Vācija. Tie tik ir svētki, līksmo visa nācija. 7. vieta, visas prognozes tiek grautas. Tas ir ne tikai hokejistu gods, bet visas tautas. Vienotība, ticība, cerība un veiksme. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs deksme. Sarkanbaltsarga diena par jums, vienalga uzvar vai zaudējums. Vienotība, ticība, cerība un veiksme. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūsu acīs būs deksme. Sarkanbaltsarga diena par jums, vienalga uzvar vai zaudējums. Semjonovs iemetienā izcīna ripu, Nižavīs atpakaļ aizsargam. Reķis Krastiņams, Krastiņš pretnieku zonā, ieraida ripu, tur pēc sasteidz Nižavīs. Bet tagad, kā Latvijas izlases spēlē, par pastarīšiem A grupā tos vairs nevar dēvēt. Visi mēs redzējām olimpiādu Turīnā. 1 niča, 4 zāģi, nu galīgā urīnā. Kur ir problēma? Kas to lai zina? Treneris, spēlētāji, visi tikai min. Piemēram, Ivanānu uz izlases neviens neaicina. Bet viņš taču ir labs lietpratēji, toči to zina. Vārdsargi jautājums it kā netiks skarts. Nu, bet šoreiz Arčam mazliet švakāks starts. Ir jau jāzina laiks, kad no skatuves iet prom. Beļauskas aizgāja kā zvaigznes, nav tur 2 domu. Tad jau Aleksandru Kerču izlasē vēl vajag likt. Paulo Čudīno paņemt nebūtu slikt. A ko? Kurš no jauniem kā Kerču uztaisīs pauzes tādu, ka pat Andersonam